pēc tik spīdošas uzstāšanās no aizsardzības ministra Pabrika kunga es droši vien varu tikai izmantot Mārtina Lutera Kinga leģendāro frāzi I have a dream. Un, lai cik tas neskanētu paradoxāli, tieši tas konteksts, kādā veidā cilvēki cīnījās par vienādām tiesībām un iespējām, tā šobrīd ir attiecināma arī uz iekšlietu sistēmu. Jo es tomēr redzu, ka Latvijā ir tendence paskatīties dažādas vīzijas, paskatīties kādas prezentācijas, un rītdien sākas jauna diena. Bet es vienmēr esmu novērtējis to, ka vārdiem seko darbi. Mēs tomēr esam parakstījuši arī Nacionālās drošības koncepciju, esam pieņēmuši, un tur ir skaidri un gaiši noteikts, ka Latvijas nacionālajā drošībā ir 3 dimensijas. Tā ir militārā, ārpolitiskā un iekšējās drošības dimensija, un tam papildus pievienojas civila aizsardzība. Uz šo brīdi man nav ar ko lepoties ar tādiem projektiem, kā tie ir Nacionālā bruņoto spēku iespējas, bet tā nav skaudība, tā ir realitāte. Un es uzskatu, ka politiķiem ir jābūt līdzvērtīgai attieksmei pret nacionālo drošību. Un kas ir mūsdienās iekšlietas? Braucot uz Eiropas Savienības ietvaros tieslietu iekšlietu ministru formātā, jau pat Eiropas līmenī dalība valsts saprot, ka iekšlietu sistēmai šī nozīme kļūst lielāka un lielāka un nepārvērtējamāka. Tāpēc, ka ikdienā mēs cīnāmies gan ar noziedzīgiem nodarījumiem, mēs cīnāmies ar organizēto noziedzību, mēs cīnāmies ar terorisma riskiem, mēs sargājam robežas, mums ir jau tuvākajā laikā būs jāpalielina robežu sargu skaits Frontex operācijās, lai aizsargātu Eiropas Savienības ārējās robežas. Mēs risinām migrācijas jautājumus, mums ir dažādi sadarbspēju projekti, mums ir jāveido tuvākajā nākotnē, jāsavieno dažādi reģistri, Schengen zona. Un uz šo brīdi faktiski man ir jāiztiek ar 414 miljoniem uz 10 iestādēm. Lai visi zinātu, vēl vienreiz atgādināšu, ka viena no lielākajām militarizētajām iestādēm tā ir valsts policija, kas ikdienā ir ļoti nozīmīgs spēks, un katru reizi ministra kabinetā pieņemot dažādus normatīvos aktus, mēs viņiem uzdodam par pienākumu veikt daudz un dažādas funkcijas. Tikai šajos normatīvo aktu vai dažādos anotācijās mēs aizmirstam vienlaicīgi arī paredzēt finansējumu. Un tie cilvēki strādā, viņiem nav tiesības apstāties, tāpēc, ka likums aizliedz viņiem piketēt, viņiem aizliedz iet streikos, tāpat kā streiko arī mediķi, kuriem ir tiesības izteikt viedokli pie Saeimas, un arī skolotājiem ir tiesības izteikt viedokli pie Saeimas, bet iekšlietu sistēmas darbiniekiem nav šāda veida tiesību. Viņiem to aizliedz likums. Mēs runājam arī par valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta cilvēkiem, kas 700 eiro robežās ar nekvalitatīvu ekipējumu dodas ugunī, strādā ar ķīmiskām vielām un riskē ar savu dzīvību, strādā 2-3 darbos, 24 stundu maiņā. Un transports, es neesmu laikam vēl pievienojis šeit prezentācijas, jo visiem esmu norādījis, ka tuvāko 10 gadu laikā vidējais VUK transporta vecums būs 30 gadi. 30 gadi. Tas nav pieļaujams. Agrāk mums uz valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā automašīnā izbrauca reaģēja uz ugunsgrēku 4 ugunsdzēsēji. Šobrīd vajadzētu būt 3. Mēs nespējam vairs nodrošināt 3 cilvēkus, ir 2. Ir 2 cilvēki uz automašīnas. Un Facebookā un citur internetā rāda video, kā 2 cilvēki cenšas nodzēst ugunsgrēku. Vai tas ir normāli? Tas nav normāli. Un es uzskatu, ka laiks beidzot ir atbildīgi izpildīt to, ko mēs esam uzņēmušies, rūpēties par valsts nacionālo drošību, par civilo aizsardzību, par cilvēku dzīvībām pilnā apjomā, solidāri un atbildīgi pārdalot līdzekļus. Man ir kauns, ka mēs nevaram nodrošināt pilnvērtīgi apģērbu policistus. Man ir kauns, kādā apģērbā strādā ugunsdzēsēji.
Man ir kauns, kāda ir forma robežsargiem. Mēs nevaram viņus apģērbt. Paskatieties, kādiem apaviem staigā sievietes. Ar kādiem apaviem viņiem jāpilda savu dienesta pienākumi. Te ir jautājums par prioritātēm. Vai mēs esam spējīgi šos cilvēkus apģērbt, vai mēs neesam spējīgi šos cilvēkus apģērbt. Nākamais, es tomēr izvēlēšos pirms parādīs, kādi mums ir objekti, kas sekos iepriekšējai prezentācijai. Tā ir mūsu realitāte. Un kāpēc es nedaudz nokavēju ministra kabineta sēdi, tāpēc, ka es braucu pie cilvēkiem un runāju. Un es arī uzskatu, ka nav jēga rādīt visus šos stāstus skaistās bildēs un rādīt, kā tas ir, jo mēs nevaram aizbraukt zaļo robežu, mēs nevaram aizbraukt apskatīties, kādās plaisās ir valsts policijas ēkas. Nekur, ne skolas, ne slimnīcas, ne citi infrastruktūras objekti nav tādā stāvoklī, kā ar valsts policiju. Būvniecības valsts kontrolas birojas jau ir izdevusi vairākus aktus, kurā ir norādīts, ka šādas ēkas eksploatēt vairs nav iespējams. Skatieties, kādas ir plaisas. Tur cilvēki ikdienā strādā. Mums ir vairāki valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesti, kuros mēs nevaram iedzīt vairs transporta līdzekļus, tāpēc, ka aile vairāk faktiski nav tāda apmērā, lai iedzītu ugunsdzēsēju transportu. Cilvēki centimetrs centimetrā cenšas iebraukt. Tad nav jēga vairāk pat gluži vai pirkt jaunu transporta līdzekļu, jo mums viņu nav kur iedzīt. Šī gada budžeta ietvaros es arī prasīju 10 miljonu eiro, lai plānveidīgi, paralēli mēs varētu plānot nepārtrauktu transporta līdzekļu nomaiņu. Naudas nav. Mēs saspiedīsim, kā saka, savus zobus, nomierināsimies. Esam ieplānojuši arī no savām politiskām iniciatīvām to, ko faktiski arī politiskā līmenī, to, ko politiskām partijām vajadzēja izvēlēties. Man nav bijuši nekādas politiskās iniciatīvas. Es lielāko daļu esmu atdevis cilvēku algās. Es savu politisko iniciatīvu esmu atdevis gan policistu algām, gan robežsargu algām, gan ugunsdzēsēju algām. Mana politiskā iniciatīva bija novirzīt naudu valsts robežsardzes gaisa kuģu dzinēju kapitāliem remontam. Man faktiski pēc savas politiskās iniciatīvas jums visiem ir jālūdzās naudu, lai salabotu helikopterim dzinēju. Tie ir tie faktiski rīki, ar kuriem mēs meklējam cilvēkus, palīdzam visiem ugunsgrēku gadījumos kontrolēt zaļās robežas. Un lai dzird visi cilvēki, arī tie, kas iet pie Saeimas, lai dzird, nav tikai skolotāji, ugunsdzēs, ir jābūt politiskai atbildībai par visiem, parūpēties par valstiski svarīgām funkcijām. Tā ir izglītība, tā ir medicīna, tā ir iekšlietu sistēma un arī jāstiprina kultūras telpa un vispārējais. Kāpēc man ir jālūdzās jums naudas līdzekļi arī drošības dienestiem? Kura vēl pasaules valsts un Eiropas Savienības dalību valsts prasa un lūdz līdzekļus drošības dienestiem? Mūsu valstī patstāvīgi mēs saņemam ziņojumus par to, kādi antisociāli personāži strādā pret mūsu valsts interesēm. Mums ir jāparedz līdzekļi drošības dienestiem un arī iekšlietu resoram, lai mēs iekšēji jau preventīvi spētu apturēt šādus pretvalstiskus subjektus, nevis cīnīties tad, kad jau brauc ar tankiem pāri mūsu robežām. Lielākā kauja ir tāda uzvarēta kauja bez neviena šāviena. Un visās valsts vēsturēs ir rakstīts, ka lielākā nozīme ir drošības dienestu darbiem. Drošības dienestiem nav jālūdz nauda. Neviena cienoša valsts nekaulējās ar drošības dienestiem, un viņu prasības šobrīd nav neadekvātas. Un, lai pretēji vēl izrunātu, nevis tikai rādītu bildītes, esmu uzaicinājis arī Vidzemes valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieku Imantu Mitrošenko kungu izstāstīt, kādā veidā mēs šobrīd dzīvojam, kāda ir infrastruktūra, kādas ir algas, kādas ir formas, un lai cilvēki pastāsta, kāda ir viņa ikdiena. Un kāda ir nozīme vispār Latvijai valsts policijai. Diemžēl šobrīd man nebija iespēja atsūtīt uz šejieni Alūksnē strādājošos gan valsts robežsargus, gan PMLP darbiniekus, gan ugunsdzēsējus, kuriem arī katram ir savs stāsts. Es uzskatu, ka lai labāk izstāsta cilvēki, kā viņi dzīvo un ar kādiem līdzekļiem viņiem ir jāiztiek. Paldies! Augstu godātais ministru prezidentu kungs un ministru kungi un kundzes un klātesošie. Protams, kad var piekrist ministru kungam par šo situāciju. Un jāsaka tā, ka
Mēs esam, acīm redzot, vispacietīgākā iestāde valsts pārvaldē, kas, jāsaka, dzīvo ar solījumiem un cerībām. Bet nav viss tik slikti. Jūs atrodaties visdrošākajā reģionā, nebaidos to apgalvot Latvijā, jo mums īstenībā ir paveicies ar cilvēkiem, kas ir arī savas zemes patrioti un, protams, kad atrodas dienestā un pilda savu pienākumu, neskatoties uz šīm te grūtībām. Un, ko es varu teikt, ja, kad tos foto, ko jūs redzat, ja, tā ir mūsdienu realitāte, tā ir patreizējā situācija. No 7 valsts policijas iecirkņiem Vidzemē, jāsaka tā, ka lielākā daļa ēku ir celta pagājušā gadsimta sākumā. Es nevēlos samelot, ja, bet noteikti, kad vēl cara laikos. Un, protams, ka šie ieguldījumi ēkās ir veikti ļoti sen. Un vēlētos, protams, lai uzlabojumi būtu daudz ātrāk un, protams, tāpat kā Nacionālajos bruņotajos spēkos. Bet pati lielākā problēma, manuprāt, un tas, kas mūs, diemžēl, visus varbūt nesatrauc vienā pakāpē, tas ir motivēts personāla sastāvs. Uz doto brīdi Vidzemē no 566 darbiniekiem, jāsaka, tā ir daudz mazāk, ir jau zem 500, tātad rīt būs 73 vakantas vietas. Protams, ka šis te atalgojums, šie ierindas sastāvums 700 eiro ar astīti, ja, pirms nodokļu nomaksas, tas nemotivē nekādā ziņā jauniešu stāties dienestā policijā. Un protams, kad arī infrastruktūra, salīdzinot ar NBS, mums nav tāda, kas būtu pievilcīga jaunietim. Protams, ka sistēmai pašai arī ir jāatjaunojas. Mēs zināmā mērā esam kopējuši daudzas lietas, kas ir vēl bijušas padomju laikos. Strādājam atbilstoši arī, acīm redzot, tiem algoritmiem, kas ir iestrādāti toreiz. Bet es arī vēlētos pateikt to, ka daudz speciālisti, arī mācību spēki, kas ir pasnieguši man un arī pasnieguši daudziem šobrīd esošo iestāžu vadītājiem, arī tajos laikos ir strādājuši. Un, protams, ka daudzas lietas nevar izdomāt no jauna. Un šeit es tā kā pievērsīšos izglītības tēmai, un es uzskatu, ka arī tā ir ļoti svarīga. Mans personīgais viedoklis ir, kad akadēmijas likvidācija tā bija milzu kļūda, un nevaram mēs sagatavot speciālistu mācību iestādē, kur gatavo pavisam cita profila speciālistus, kas ir paredzēti cita profila speciālistu sagatavošanai. Es esmu pirmais atjaunotās neatkarīgās Latvijas valsts policijas akadēmijas izlaiduma pārstāvis, un es nebaidos laikam teikt, ka būšu laikam arī pēdējais, kas dosies izdienas pensijā, ja kaut kas nemainīsies šajā lietā. Un tas, ko minēja ministra kungs, kad ir ļoti svarīgi, lai izmeklētāji būtu tiešām profesionāli un tādi, kas sniedz mūsu iedzīvotājiem augstas kvalitātes pakalpojumu, tad mums ir jārūpējas par viņu izglītību. Un jāsaka tā, ka es ceru gan uz politiķiem, gan arī, protams, uz savu nozares ministru, ka viņam izdosies izcīnīt arī līdzekļus mūsu attīstībai. Un jāsaka tā, ka varbūt es tik skarbi neizteikšos par to, kā es jūtos, bet es varu salīdzināt. Es nesen biju Igaunijā pie kolēģiem, kur viņi atzīmēja savus profesionālos svētkus, un es pateikšu tā. Viņi svētku dienā rada svētku sajūtu. Gan saviem cilvēkiem, gan tiem cilvēkiem, kas atrodas ārpus sistēmas, un arī tātad tiek sveikti arī tie, kas atbalsta policiju, kas palīdz ikdienas darbos. Mums laikam ir daudz jāmācās. Mums ir jāmāk gan svinēt, gan arī cienīt to darbu, kas ir
ieguldīt sabiedriskās kārtības un drošības stiprināšanā. Varbūt, kad ir daudz pateikts vārdu, bet kā viens arī vidzemnieku personāžs ir teicis, tad runas vīriem ir spēks. Es ceru, ka mums būs argumenti un arī kopīgi jūs nonāksiet pie zināmiem secinājumiem. Paldies par uzmanību. Paldies. Viena replika, tas, ko es vēlējos piebilst, es ļoti dzirdēju, ka jūs teicāt, alga ir 700 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tāda ir realitāte šobrīd, jā? Tāda ir realitāte. Ne man. Jā, protams, ka man ir daudz lielāku, bet ierindas sastāvam tieši tā. Otrais, kolēģi, es vienkārši vēlos jums vērst vienu lietu, par ko es cīnos. Man tiešām sāp sirds par to, ka mēs ilgtermiņā neliekam uzsvaru un prioritātes pienācīgā apmērā stiprinot dienestu kapacitāti, lai samazinātu dažādas schēmas. Mēs ļoti zinām, ka no 90. gadiem ir darbojas grupējumi, kas skalo pievienotās vērtības nodokli. Jau ir, man liekas, atskalot miljardi pa visiem šiem gadiem. Cik mēs esam naudas pazaudējuši, godīgi, un mēs turpinam viņu zaudēt. Un tā ir mana tiešām pārliecība, ka varbūt vienreiz investējot ļoti daudz, stiprinot gan finanšu izlūkošanas dienestu, gan vidu finanšu muitas pārvaldi, gan robežsardzi, aizverot robežas, uzliekot tehnoloģisku aprīkojumu, lai nenāk fūris, atvainojas ar cigarešu kontrabandām, gaļām, visu pārējo. Tas ir tiešais veids, kā mēs zaudējam naudu tam, ko mēs pēc tam varētu guldīt gan izglītībā, zinātnē, skolotājiem, mediķiem. Tie ir simtiem miljoni, miljardi. Mēs esam nenormālākās naudas pazaudējuši. Un es katru dienu redzu, kā mēs aizturam kontrabandistus. Mēs zinām, ka no vienas fūras kukulī var samaksāt 50,000 eiro. Ik pa laikam faktiski tiek piedāvātas šādas ļoti lielas naudas summas, lai atvērtu zaļo robežu. Un kā lai noturās pret šāda veida kārdinājumu cilvēks, kuram darba alga ir 700 eiro, un ja viņam atnāk un piedāvā ņemt 10,000, pievar acis aizēja malā. Bet tā ir mūsdienu realitāte. Tāpat arī mēs ļoti labi zinām, ka finanšu izlūkošanas dienesta kapacitāti mēs varam vēl pacelt jaunā līmenī, lai izsekotu nelegālās naudas plūsmas. Un tā jau vairs nav mūsu kompetence. Arī Eiropas līmenī iekšlietu ministru sanāksmēs ir teicis, lūdzu, stiprināt iekšējo drošību, tas ir jūsu pienākums, un it sevišķi cīnieties ar organizēto noziedzību, ar finanšu noziegumiem. Tas ir taču mūsu kopīgais mērķis. Un tāpēc es arī lūdzu, skaidrs, ka šīs budžets ir tāds, kāds viņš ir daudzas prioritātes, bet šī periodā, kas ir mums dots, lūdzu atbalstiet arī tās lietas, kas stiprina mūsu valsts ekonomisko drošību. Paldies!